Es esmu citu Lēdiju Gagu dzīvē saticis. Oh, my God, kā es tajā neiebraucu. Es domāju, tev ir bijis tā, ka jūs tiešām sajauc. Jā, man ir bijis, starp citu. Šis ir vislabākais stāsts, jā. Atgriežamies pie improvizācijas. Es skatos, tev tostu teikšana nav uzlabojusies no mammas dzimšanas dienas. Bet mūsdienās jau ir tas, ka mēs ļoti daudz varam mainīties. 3 lietas, ko tu liktu savā laika kapsulā. Stundu 5, viņš neredz man zīmes, ka tā kā viss. Es esmu dziļš cilvēks īstenībā. Čau visiem laika kapsulas 2. epizodē. Pirmkārt, es vēlos pateikt patiešām milzīgu paldies par atgriezenisko saiti, ko es saņēmu par pirmo sēriju. Paldies, ka jūs klausījāties, kā padalījāties. Paldies, ka varbūt piesakojāt Spotify, YouTube, Instagram, kuram ir ērtāk. Tas viss ļoti motivē darboties tālāk. Tāpēc tiešām milzīgs jums paldies! Šajā laika kapsulas 2. epizodē man ir lielisks viesis, kuru es iepazinu pirms mazliet vairāk kā 1 gada. Pagājušajā gadā bija šovs Dejo ar zvaigzni, kuru mēs abi divi kopā vadījām. Un ir tādi cilvēki, kuri pat nav varbūt jāpazīst ilgu laiku, ka tu vienkārši saproti, ka tur kaut kāds klikšķis ir viegli komunicēt, ir interesanti runāties. Nu, lūk, un šeit ir podkāsta laika kapsula 2. epizode ar Arvi, kurš ir pieprasīts pasākumu vadītājs, kāzu vadītājs, arī šova Dejo ar zvaigzni viens no vadītājiem, improvizators, asprātīgs cilvēks, tāpat arī šobrīd Burzmas zīmola vadītājs un arī lielisks sarunu biedrs. Laika kapsulas 2. epizode ar Arvi Zēmani sākas tieši tagad. Patīkamu klausīšanās! Mēs varam tikt vaļā no ļoti neērta jautājuma, kas karājas visu skatītāju un klausītāju galvās šobrīd. Paldies, ka tu man jau glorificē. Tu zini, kas tas ir? Vai es esmu interbusoļu brālis? Jā? Nē, līdz tam mēs vēl tiksim. Bet paldies. Jā. Nē, mēs esam saģērbušies vienā gandrīz. Tiešām, jā, bet tu man neatsūtīji to kodu. Vienīgais tev ir tās smukās zeķes vienmēr. Man ir office zeķis šodien kājās, jā. Tā, es mēģināšu klepot vai krekšināt, ka tu nerunāji. Tad, kad tu klepo, tad tu riktīgi ieliecies iekšā. Jā. Tā, lai jūt. Jā. Atceries, ka mēs bijām šovā Dejo ar zvaigzni kopā? Es atceros tādu gadījumu ar vienu miglaināk, bet es to atceros, tas bija unikāls piedzīvojums. Tas vispār bija ļoti jauks stāsts, jo mums bija garas sarunas, jā. Jā. Mums patika pirms Dejo ar zvaigzni ļoti gatavoties. Mums bija jau savu metodu izstrādāt. Un pēc tam mēs bieži vien palikām stundu runāties. Un mēs jau teicām, ka mums ir tā kā podkāsts, ja šito vajadzētu rakstīt. Jo tur bija tiešām ļoti interesantas sarunas par radošumu, par ikdienu, par sajūtām, par praktiskiem jautājumiem, par vadīšanu. Un tu teici, es plānoju taisīt podkāstu. Man vēl tur nav mikrofona piepirkt, es esmu pasūtījis gaismas, jo es tur gribu to un šito. Un tad pēc nedēļas jau prasīju, Mārtiņ, kā ar podkāstu. Un tad es aizgāju jau tādā, bija beidzies Dejo ar zvaigzni, un man liekas, tas bija tāds teasing mirklis, kurus tev kacināja par to podkāstu. Un redzi, labi, ka es tev kacināju, jo tu man nebūtu uzaicinājis kā otro. Pirms mēs vēl par Dejo ar zvaigzni parunājam, tad, kad, piemēram, man vaicā, ar ko es nodarbojos, vai kas es esmu, vai tad, kad jāraksta Instagramā, ir tas bio, tad agrāk man bija ļoti daudz rakstīt, tā kā bundzinieks grupā, Franko bundzinieks. Tagad ir pārgājis vairāk TV raidījumu vadītājs, radio raidījumu vadītājs. Kas ir tev, kā tu sevi raksturo, ko tu rakstītu savā bio? Another white boy with the podcast. Tagad tu vari rakstīt tādu. Tas ir mans. Jā. Bet tas ir ļoti labs jautājums tādēļ, ka ļoti daudz gadus es esmu cīnījies ar šo, jo prasās ātri, viegli uzrakstīt, kas tu esi biznesmens, ja? Uzņēmējs, labs tēvs, labs cilvēks, satura veidotājs. Ja? Kaut kas tev jāuzraksta ir. Jo es nāku no bāriem, no viesmīlības jomas. Ne šodien, bet vispār. Tieši tāpēc es tā mazliet sasējos no... Es jau izlasīju tavu fantāziju. Bet vispār es nāku no bāriem, no viesmīlības. Es arī tajā darbojos. Vēl joprojām citā līmenī, bet es sāku improvizēt.
sāk vadīt pasākumus, un tad, ko man darīt? Kas es esmu? Un tas apraksts vienmēr bija pārāk garš. Tad šobrīd, ātri atbildot uz tavu jautājumu, es esmu pasākumu vadītājs un uzņēmējs. Man patīk. Punkts. Pasākumu vadītājs un uzņēmējs. Ļoti forši. Jā, un tur ir lielāks stāsts, jo es no vārda uzņēmējs, es nezinu, baidījos, kautrējos, es viņu neasociēju, nevis neasociēju, bet es viņu tā kā nebiju sevī paņēmis. Ļoti daudz gadus, par daudz gadus, ja. Un tad es pēkšņi atzinos, vārds, taču man ir 2 sijā, es tur vadu to. Tur ir naudas plūsmas, es taču tur vadu menedžēju, man ir komanda tik cilvēkiem. Es varu, bet Arvi, tu esi taču uzņēmējs, beidz koķetēt ar sevi. Tā ir tā iekšējā balstiņa, ja, kas 2 balsis, viena saka tā kā nē, un otra saka jā. Tagad vairs nē. Tagad ir viena. Ir viena, jā. Cik sen tu esi vispār ar biznesu, ar lietām, kas nav izklaides industrija patiesībā? Es skolas laikā tirgoju kožļens. Mēs ņēmām ārā tās uzlīmes, ja, un tirgojām tikai tos pašu kožļaimo daļu. Tad es tirgoju tēva un mātes izaudzētos tomātus un puķkāpotus. Nē, viņi bija nopirkti Rīgā bāzē, un mēs Madonā tirgojām ar brāli. Biznes bija puķis lasīt un tirgot kioskā. Tas bija tāds pirmais. Kopumā viss kaut kādās formās man ir bijuši apkārt vienmēr cilvēki, kas ir bijuši uzņēmēji vai tā kā ļoti darbīgi. Es tādā vidē esmu uzaudzis, un man viņa ļoti saprotama. Vadība man ir ļoti saprotama. Man senči ir ļoti, kas ir vai nu vadītāji, vai lektori, vai ļoti lieli domātāji, vai ar spēcīgu viedokli. Ja, tā kā man ir pilns rada loks ar tādiem cilvēkiem. Un es domāju, augot tādā vidē, man tas vadītāja gēns vienmēr ir bijis un turējies, un man ļoti viegli ir uzņemties atbildību, virzīt procesus, nebaidīties vai baidīties, un tomēr mesties iekšā. Tā kā man tas ir bijis. Jo šobrīd es vadu vairākas lietas, ja, kas ir savs uzņēmums. Mēs vadām ar kompaņonu viņu kopā, kāds pa savu lietu. Mēs vadām Burzmu. Un īsumā tas ir interesanti, jo, piemēram, cilvēki mani pazīst kā vadītāju vairāk. Ja. Tu domā, kā pasākumu vadītāju? Kā pasākumu vadītāju, jā. Tā publiskāk man zina tādā amploā. Un tur jau nezinu, tāds tur HR un vēl vispārējais, ar ko es ikdienā nodarbojos. Ja, jo tās ir liels sapulces, plānošanas, virzīšanas, stratēģijas, kaut kādas krīzes menedžmenta uzņēmumos, stratēģiju mainīšanas, vadības lēmumu mainīšanas un virzību. Tā kā, tādas lietas. Kāds tu esi kā vadītājs? Es esmu ļoti labs vadītājs. Man viss grib draudzēties. Tā arī ir. Jā. Nē, ļoti labi. Ejam tālāk. Bet es varu piebilst, es esmu ļoti prasīgs. Ja, to es nenoliekšu. To es arī cilvēkiem apkārt saku, ka es esmu prasīgs. Mans liels fokus un uzdevums ir būt efektīvam. Tieši tas ir ļoti svarīgi. Mums katram mēs to darām pa savam. Ja. Mums ir ļoti svarīgi identificēt savus talantus un savus trūkumus, lai mēs kļūtu efektīvāki. To es ļoti, kā uzņēmējs, ļoti sevi ļoti stimulēju un dzenu, un arī apkārtējos kolēģos. Bet es esmu ļoti godīgs. Ja? Es mīlu ļoti cilvēciskas, godīgas, koleģiālas attiecības, kuras ir ļoti profesionālas, bet arī ieklausoties tajā katra individuālajā vēlmē pēc izaugsmes vai potencijas, jo bieži vien cilvēkiem vajag radīt vidi, ja, tos atbalstošos apstākļus, lai viņi spēj iet uz priekšu, celties, paši realizēties. Tā kā man ļoti patīk strādāt ar cilvēkiem, un saprast, kā viņiem palīdzēt realizēties. Bet es esmu prasīgs. Es konkrēti, es visu laiku pušoju. Cilvēki ir daudzšķautņaini. Jā. Nav viena tāda tikai puse. Un parasti reizēm saka, es nevarēju iedomāties, ka tu dari to un to, bet patiesībā mūsos visos mīt dažādas šīs lietas. Es to saucu par starpdisciplīnu darbību vai starpdisciplīnu pienākumiem, jo es domāju, ka mēs dzīvojam ļoti interesantā laikmetā, kur, piemēram, tas varētu būt pat līdz 2000 gadiem. Es tad neiešu tur antropoloģijā, ja, kurā valstī, ja, kas kādā vecumā. Ja, bet
Bet kopumā, ja mēs paņemam tādus mūsu senčus, ja, un arī, ja saku mūsu senčus, jo mūsu senčiem arī noteikti liela atšķirība, bet padomju laiki, pēc padomju laiki, bija tā, tu aizēji, izmācies par elektriķi, un tu esi elektriķis. Jā, Lūdzu. Un tas ir tavs ceļš. Jā, un 90. gados tas sāka mainīties. Pie mana mamma mainīja, mana māte bija ciempadomes priekšsēdētāja. Finansiste, jeb ekonomiste, kaut kas tāds. Ja? Un tad vienā mirklī viņai tad bija uzņēmēji, viņa sāka mainīties. Viņa saprata, ka viņa grib būt floriste. Viņa tad ir floriste, 25 gadus, ne vairāk, jau 30 ar kaut ko, 20 kaut kāds. Neviens jau nezina, man māmas var nereitināt. Vairāk nekā 20 gadus, respektīvi. Jā, bet mūsdienās jau ir tas, ka mēs ļoti daudz varam mainīties, un mēs varam darīt daudz ko. Un mūsu šīs dienas viens no lielākajiem no šīs laika kapsulas, kas te apkārt notiekās, priekšrocībām un labumiem ir tas, ka mēs ļoti daudz skatāmies, kā mēs varam realizēt. Un visa vide, industrija, visi podkāsti, visi par to, kā es varu realizēties, kas es esmu. Ja? Visi runā par to, atrodi savu, kas ir tavs, un tad tev nebūs jāstrādā, bet visu laiku darī savu hobiju. Ja? Bet ka tev ir jārealizējās. Reizēm es arī esmu domājis par to, ka es daru daudz dažādas lietas, un vai nevajadzētu darīt vienu? Tā kā izkopt vienu. Ēst, piemēram. Piemēram, ēst. Es esmu profesionāls ēdājs. Un tad es caur Kristīni atklāju šo terminu multipotentialites. Un tas man arī lika justies kaut kur labāk, jo mēs mūsdienās šobrīd dzīvojam tajā posmā, kur, ja tev ir daudzas lietas, kas interesē, tas ir pilnīgi normāli, un tu vienkārši dari vairākas no viņiem. Un man liekas, ka tev ir līdzīgi, vai ne? Jo tu arī savā ziņā esi multipotentialite, jo tu dari daudzas lietas. Ja? Kāds bija jautājums? Vispār, jā, es tagad gribēju atgriezties. Es sāku ar to, ka tevi var dēvēt par improvizatoru, vai ne? Jā. Zini, kā ir runā, ka kāda ir tava profesija? Ar to, ko tu naudu pelni. Kaut kur es pelnu ar vadīšanu arī. Tādā ziņā, ka tur improvizācija ir. Tad es esmu izbijis improvizators. Ikdienišķi praktizējošs. Tad 12 gadus nospēlēju kitāru. Tā kā ārsts praktizējošs. Jā, jo improvizācija ir jāpraktizē. Jo improvizācija ir radošuma treniņš, kuram tu darbini prātu, maņas, fantāziju, bet aktieru meistarībā un skatuves mākslā ir metodikas, ar kurām tu strādā, un to dara improvizācija. Viņi attīsta tev spēju pārlikt no vienas tēmas uz otru. Vārdu krājumu, tēlu stiprināšanu, sarunu virzīšanu, joku vilkšanu ārā no apstākļiem, kas, teiksim, te radās, tu vari tur saļepināt joku kaut kādu. Ja? Un viņš rodās kā pats par sevi notiekoša lieta. Jau es aizgāju līdz tam, ka es ticu, ka visas lietas un maņas ir praktizējums. Ka tā ir muskuļu atmiņa un tev viņi ir jātrenē. Tātad tu lasīsi lēnu, labi, es lasīšu lēnu, man liekas, vienmēr, ja man, lai cik daudz lasu, ļoti lēnu lasu, jā. Cik lēnu? Ko nozīmē lēnu? Tā kā izlasi to. Laika kapsula. Jo man liekas, ir tas... Tu neizlasīji līdz galam. Kapsula. Tur ir kaut kas, jā. Laika kapsula ar Mārtiņu Spuri. Es klusu varu lasīt, bet... Es neatceros, kāds angliski bija tas, piemēram, es redzu burtus, un galvā viņi savādāk ir, un man kaut kāds tur gļuks notiekās. Tāpēc man arī pirms pasākumiem, jo, piemēram, es esmu pamanījis arī tajā pašā Dejoru zvaigzni, tu ļoti ātri lasi. Tu ļoti ātri uztver tekstu, es ļoti lēnu uztveru tekstu. Un man visas lietas, kas ir bijuši, piemēram, tur ātri norēģēt kaut ko, ja man ir blāķis ar tekstu, piemēram, ir scenārijs, jā. Es viņam konkrēti sagatavojos. Tāpēc, piemēram, tu tajā Dejoru zvaigzni, tu tā varēji vieglāk, tur atnākt, tur nointervēt vēl. Man bija tāds, ka, sorry, man liekat mieru, man ir jāgatavojās. Sapratu. Un man tā, ja tu man iedod blāķi ar tekstu, es tā kā pie sevis lasu mierīgi, bet, piemēram, ja es uzēju skatuves, un man ir, teiksim, fokusi dažādi, tad man viņš pazūd tas teksts. Tas ir interesanti, jo
To tu man varēji toreiz arī izstāstīt. Jā, nevarēja. Bet mēs nebijām podkāstā toreiz. Nebijām, jā. Es Mēs glabāju šim mirklim. Jā, paldies. Bet es nezinu, ar ko tas saistīts, jo man ļoti, ļoti kaunināja skolā. Kad tu lēni lasi? Jā, manā laikā bija vēl tāda ātra lasīšana, ka tev minūtē tu izlasi un tu tev skaiti, cik vārdu tu izlasīs. Bet mūsdienās cilvēks saprot, ka tu dažādi uztver tekstu un noteikti man šo lietu var uztrenēt arī. Ja? Bet es esmu trenējis viņu, es viņu tā kā ieboldoju, es pats tāpēc taisu savus scenārijus, jo es izceļu, kā es redzu, ko es atceros no galvas. Bet es domāju, ka šī ir ļoti svarīga specifika, ka vienkārši katrs ir savādāks un katrs strādā ar to savu materiālu vai savu lietu savādāk. Bet apzināties, ka tas ir ok un vienkārši atrast to savu metodi. Bet mēs atkal no improvizācijas aizgājām. Man interesē 3 lietas, ko tu liktu savā laika kapsulā. Bet nesaki visas 3 tagad. Saki vienu tagad. Un pēc tam vienā brīdī es tev palūkšu otru. Un tad noslēgumā vēl 3. Tas var būt kaut kas tevi definē. Tas var būt kaut kas tev vienkārši šodien šķiet, šis ir interesanti. Tas var būt tavs mīļākais seriāls. Reizēm tas ir pat grūtāk, ka tev ir pilnīgi visas pasaules iespējas un tev ir kaut kas jāpaņem. Es noteikti ieliktu laika kapsulā šo laika kapsulu, šo sarunu. Tāpēc, ka, man liekas, tā laika kapsula viņa parāda to laikmatīgumu, šo mirkli un to, ka cik šis mirklis ir īstenībā maziņš. Un jo man vairāk paliek gadu, es vairāk saprotu, ka jo es pats esmu bijis ļoti mainīgs. Un, tas tā kā tu domā par, jo tas ir nopietns jautājums, ko tu uzdod, bet kas ir tas, ko tu gribētu uztetuvēt tagad? Jā? Jo godīgi es nezinu, man viss ir interesanti un viss vienalga. Šajā vecumā, ja es zinu vienkārši, ka tas ir, bet laikam par tādu laiku, ja mēs tā ņemam, man personiska lieta, es noteikti ieliktu ģimenes bildi, kur ir bērni un sievu, jo tas ir mans lielākais laikmetīgums, kurš ir vismainīgākais. Viņš maina mani, viņš maina viņus, un mēs visi kopā mainamies. Un šodien mēs esam tādi, un pēc daudz gadiem mēs būsim pilnīgi savādāki. Un tur laikam tas interesantais, ka tas laiks iet cauri tai kapsulē, un katru reizi tas ir savādāks, bet tie esat jūs visu laiku. Paldies, es nebiju gaidījis tik tādu dziļu atbildi. Un man ir ārkārtīgi liels prieks par to. Es esmu dziļš cilvēks īstenībā. Kā tu raugies uz laiku? Tev ir šobrīd citādākas sajūtas nekā bija pirms 10 gadiem vai pirms 20 gadiem? Man ir 43 gadi tūlītās pēc pusotru mēneša 19. decembrī. Man dzimšanas diena. Lūdzu, apsveiciet mani. Jo kādreiz neteicu, kad man ir, tad es ielieku visur, lai man apsveic. Es esmu priecīgs. Ir cilvēki, kas Facebookā neieliek datumu. Jā, es nebiju. Un tad tu palaid garām. Jā. Bet atbildot to jautājumu, es savā dzīvē 40 gados esmu ļoti daudz ko izdzīvojis. Ja tev interesē, es pastāstīšu pēc tam vairāk. Man interesē. Jā, bet man dzīvē ir ļoti daudz dažādu posmu. Viņas var teikt no līdz kaut kādā manā sapratnē, kas nevienam neko nenozīmē, varbūt manai sievai, jo viņa man pazīst. Un zina visus tos notikumus, bet viens tāds posms ir pirms bērniem un pēc bērniem. Tad, kad tev ir bērni, tev tas laiks ir, tev ir ļoti daudz spilgti notikumi, emocijas, pārmaiņas, un tev viņš liekas, ka tik daudz, kas notiek, un tik daudz laika, un arī tev pašam liekas, ka tiešām tik daudz laika man ir, jo tev šķiet, ka tev nav laiks, bet kad tev piedzimst bērns, tad, Dievs, man bija tik daudz laika vēl. Un tu liekas, tagad tā kapacitāte ir. Un tad tev piedzimst otrais. Un tu domā, no kur bija tas laiks, es nesaprotu, ja? Bet tajā pašā laikā, tad, kad tu atskaties, ka man vienam bērnam ir, meitai ir 9 un dēlam ir 11, tad saprot, Dievs, kā viņš skrien tas laiks. Cik īsmā ātri, ja? Jo man ir viena tāda baile, kas ir pat dzīvi iet, ja? Ko es no bērnības esmu domājis. Zini, tā kā, kad tu iedomājies, man ir, piemēram, tie 42 gadi. Šī doma man visu dzīvi ir, ja? Un tad es tā domāju, no bērnībā es skatījos uz 60 gadīgam likās, ļoti, veci cilvēki.
Un tagad ir tā, ka, un tad, piemēram, man ir 42, un es domāju, tas tur, piemēram, 20 gados, man likās, tu 40 tik tālu, un tagad ir klik, es esmu šeit. Tas nav, vienkārši viņš ir, kaut kādā atmiņā viņš ir, bet viņš nav izmērams laiks. Un man visu laiku ir bail, un bērnībā man ir bail, kad es sapratu, kaut kā sāku apzināties to laiku, un es domāju, tūtās man būs, man ir kāda visa dzīve priekšā, bet tūlītās man būs 86. Respektīvi, kad viņš vienkārši tā atnāks? Jā. Tā kā... Kad tu attapsies, tajā brīdī tev ir 86, un tu domā, man ir 86. Vienkārši, kad tev liekas, ka baigi daudz laika ir. Un man bija bērnībā jau tāds, nestroms, bet tā kā iekšēji viegla panika. Ka liekas, ka tik daudz laika, bet es tā domāju, pats tie 10 gadi, vai tur nezinu, kad es to sāku domāt, tur 13 gadi tik ātri pagaida, tas apmēram būs tā kā, man tagad 86, un tā kā tas viss pagājis ir. Tad, kad man bija kādi 14, 15, man visu laiku likās, ka tu tāds būsi mūžīgi. Ka tu mūžīgi būsi tāds, tā kā tīnis vai bērns, un kā tu saproti, tu būsi pieaugušais, bet ka tas laiks ir tāds mūžīgs. Un tad vienā brīdī, tagad arī, nezinu, man kādi 30, bet tad, kad man 30 palika, tad es tā domāju, bet 40 jauni, 50 jauni, man pat 60 liekas, plus mīnus jauns cilvēks. Mūsdienās, jā. Es domāju, mūsdienās 60 tas ir. Jā. Var izdarīt ļoti daudz ko. Mhm. Jā. Ko, piemēram? Ko var izdarīt 60? Piemēram, jā. Sākt savu biznesu. Piemēram, pēkšņi vienkārši tā ienāca prātā kaut kur Vecrīgā, 4. stāvā, kur galerija Rīga ir, ja? Tur, piemēram, tāda kafejnīca, pūlis uztaisīt. Tā ir īsta vieta? Tā ir īsta vieta? Nē, tas bija tā kā... Tu izdomāji, ko tu varētu izdarīt. Nē, tas bija it kā joks par to, ka kā Būrzma, tikai kaut kas citādāks. Oh my God, kā es tajā neiebraucu? Es domāju, es sāku to joku un es turpinu, es gaidu. Es domāju, Ārvim šitais būs labs. Man viņš patīk, bet tev viņš bija jāpaskaidro. Jā, parasti jau joks it kā... Viņš pienāca... Nevajag. Nevajag, bet viņš pienāca no citas puses man nekā parasti. Jā. Es nesen biju tādā Instagram laivā pie Arta Ozoliņa. Sveiciens Artim. Sveiciens Arta. Vai gribu būt ziedotājs? Ļoti forša akcija, ko viņš dara. Viņš spēlē Gribu būt miljonārs. Tā kā atceries vecā grāmata, kur ir miljonāri tā grāmata. Un viņš paaicina dažādus viesus, un Instagram laivā mēs spēlējam, un visu tā naudu, ko tu tā kā saziedo, tu saki 10 eiro par jautājumu, un cik tālu tu tiec, to naudu tu noziedo. Un bija šī aktivitāte, un viņš bija iegājis manā draugiem LV profilā, paskatījies, kas tur ir. Un man likās ārkārtīgi interesanti tas fakts, bet tas, ko viņš atrada, tur nebija interesanti, jo es tur esmu visu izņēmis, un nekas interesants tur nav. Es iegāju tavā draugiem LV profilā. Kad tu biji pēdējā reize? Tur ir interesantas lietas. Ja, tur ir nenormāli interesantas lietas. Starp citu, jā. Es esmu iegājis kaut kādus 3 gadus atpakaļ, man liekas, vai 2 gadus atpakaļ pēdējo reizi draugos. Varbūt kāds vēstuli atrakstīs, ko es esmu palaidis garām. Tā arī var būt. Jauna ādiņa. Jā, sveiks, Ārvi. Mani sauc Ilona. Es tev pamanīju tajā tur pasākumā. Sen neesam sarakstījušies. Vai tu gribētu satikties? Kaut ko tādu. Vai arī... Man patīk, cik tev ļoti precīzi gan ir tā vēstule. Jā, vai arī labdien, Ārvi. Man sauc Ivars Bērziņš. Mēs gribējām piedāvāt sadarbību ar kādu uzņēmumu, kurš es tagad neatklāšu, jo viņi vēl meklē kandidātus. Mēs gribētu piedāvāt 10,000 eiro par pāris postiem un kaut ko tādu. Posti tad nebūtu. Bet labs deals vispār. Labs deals, jā. Un draugiem LV es pamanīju tavā profilā vienu konkrētu fotogrāfiju, par kuru man radās ļoti daudz jautājumu. Tev ir foto ar Serge Tankianu. Vai tas ir... System of a Down solists. Jā. Es pat neatceros, kur es viņu... Es neatceros, kur es viņu satiku, bet... Jā, jo jums ir fotogrāfija kopā. Un man bija tāds, tā ir vaska figūra, kas tas ir? Nē, es viņu satiku, jā, bet kur es viņu...
Jo es savu laiku System of a Down klausījos ļoti daudz. Es domāju, es spēlēju sistēmu. Nē, tik... Tu klausījies? Jā, bet es viņu biju saticis kaut kādā pasākumā un kaut kādā, man liekas, ārzemē kaut kādā. Jo es kādreiz uz ļoti interesantiem notikumiem braucu. Piemēram, jo es ļoti daudz ceļoju, man ļoti patīk braukt kaut kur randomā caur vietējiem, meklēt vietas, bārus, notikums. Es esmu, piemēram, ar Gregoviču kopā tusējies ar Star Wars režisoru. George Lucas? Jā, kaut kādā Somijas festivālā Laplandē. Nu, vienkārši... Paga, bet, un jūs tā kā arī runājāties vai ko? Jā, tas bija Somijā, mazs festivāls. Jā. Bet kur bija visi? Piemēram, tur melnais kaķis, baltais kaķis, viņi skatījās, nostījās to tur. Šo filmu pēc tam režisors tur stāstīja, kas ir bijis, ja, un tad bija lekcija no tā Star Wars režisora. Ja. Wow. Bet man tas tajā laikā, liels personības man nav nekad interesējuši. Man tas nav tā, oh my God, jo es biju ļoti daudz ar saviem dēmoniem cīnījos, un man bija, caur to es dzīvoju. Ja. Bet un tad ir kaut kas, tu satiec to cilvēku, tur bārā, tur kaut kādā notikumā, tur pasākumā, un man kaut kā ir bijis. Es esmu citu Lēdiju Gagu dzīvē saticis. Mēs es šo izmantošu kā podkāstu sākums, ar šo varētu sākties. Jā, jo tad es ik pa laikam braucu uz Berlīnu, uz bāru izstādi, un man draugs ir izveidojis Rīts viesnīcā ir tāds Fragrance bārs, un tur es katru reizi gāju. Un mēs sēžam lobbyjā un ķeram Wi-Fi. Tā kā domājam, kur lai tālāk iet. Ja, un nāk. Un pēkšņi tur kaut kāda pie ieejas, kaut kāds šums. Ja? Nevis tā kā mega, bet vienkārši ka kaut kas tur nāk. Tu redzi, kā tur aiziet kaut kas tur priekšā, kaut kas tur atver durvis, piebrauc busiņš pie tieši. Kaut kādi, tur nebija tā, ka fani skrēja, nevis tāds, bet vienkārši atverās durvis, tur vairāk sarga aiziet un tā. Un iet dāma, maza dāma tāda iet, un es te sēžu ar draugu vienu Ansi tādu. Un viņi iet garām, un es tā, pasataši Lēdija Gaga ir. Un viņi iet, un es saku, hai. Viņi tā, hai. Un aiziet tālāk. Un viss? Un viss, tā bija mūsu tikšanās. Kas man liekas, bet ko cilvēks ir cilvēks. Protams, katra slavenība ir cilvēks. Bet es domāju, tie, kas ir Lēdija Gagas fani, kāda daudz Latvijā. Tas ir tāds foršs notikums. Bet varbūt arī Ārvija Zēmeņa sirdi salauž kāds, kuru tu gribētu satikt. Man nav, es esmu vienmēr mūls pie šiem te, jo man gribās ik pa laikam savu coachu terapeitu satikt. Es viņu satieku. Tā, dēlu gribu satikt. Māmiku palaikam. Ja man būtu tas skaņas signāls, tad būtu tāds Nē, es domāju, tā kā visi. Jo tas ir ļoti jauki un sirsnīgi. Jā. Par to, ko es gribētu satikt, man ir bieži, ka es redzu filmu, tur ir aktieris, tur ir režija, un tur ir piemēram mega labi teksti. Kas ir tie teksti, kas būvē, kas ir superīgi. Un es esmu meklējis, kas tas par cilvēku aizvērties īsumā, kas ir pamatā tam success, tam veiksmīgiem. Un tādus cilvēkus gribu satikt, kas rada veido, kas ir tieši tie bāzē. Kristīna Spūre būtu tagad vienkārši starā par tevi. Tāpēc, ka mēs ar viņu mēdzam vienkārši runāt par to, ka viņai reizēm šķiet, ka varbūt netiek pietiekami novērtēta tā otra puse. Tu novērtē aktieri, bet nenovērtē to, kas ir sarakstījis to scenāriju. Un šis ļoti rezonē ar viņu, un es saprotu. Atgriežamies pie improvizācijas. Tas ir mūžīgi neatbildētais jautājums. Parunāsim par improvizāciju. Vadmotīvs. Otra lieta, ko tu liktu kapsulā, pirms par improvizāciju mēs runājam. Noteikti tā būtu kāda receptīte. Kāda receptīte tā būtu? Jā. Vispār, kamēr tu domā, es vēlos komplimentēt tavas šefu pavāra spējas, jo pirms vairākiem mēnešiem, tas bija tavā dzimšanas dienā, 19. decembrī, pirms gada. Jā, mēs bijām ciemos pie tevis, un tur es sapratu, ka viss, kas bija uz galda, bija tevis radīts, gatavots. Ja? Pareizi. Tieši tā. Un bija nenormāli garšīgi. Nevis tā garšīgi, kā
tu aizej pie kāda un kāds kaut ko pagatavo, un tad ir tāds, šis ir ļoti garšīgi. Bet pie tevis bija tā, ka ir sajūta, ka tas ir no Volta pasūtīts. Saproti, tā ir tā. Es sapratu, tā atšķirība. Tā kā ir nevis mājas, bet ir profesionālā piegarša. Jau nākamais līmenis tam ir klāt. Ir vērts pieminēt, ka es esmu pēc izglītības pavārs konditors. Jā. Man liekas, tu to zināji, ne? Es zināju. Jā. Un man ļoti patīk gatavot. Tā recepte, ko es ieliku laika kapsulā, ir tāds, tas ir laikam, man ļoti daudz, kas dzīvē garšo, ja, un man ir mīļākie ēdieni, bet tas mans bērnības mīļākais ēdiens ir, tas, ko es ļoti atceros, ir mana vecā māma no Maiga vārdā. Viņa aizgāja 99 gadu vecumā no šīs saules. Viņa pati visu mūžu audzēja dārzeņus, lopus, kazas, vistas un pat sev ļoti apgādāja. Un viņa taisīja bērnībā tādu, viens no ikdienas ēdieniem bija irbītes. Tad es ieliku irbītes, kā uztaisīt. Kas ir irbītes? Irbītes ir, kad tu saklapē lielopu gaļu. Tu viņu saklapē plāni, tev ir speķis, tā kā izmā pīrādziņu, bet gaļu apkārt. Un tu viņu tā kā aptina ar diegu un ieliec pīlē, tā kā krāsnes, tā kā traukā, ar vāku. Un tu viņu sutini, un tur ir ķiploki, sīpoli, burkāni, garšaugi, un tu viņu sutini. Tas ir viens, un tad būtu karbonāde, klasiskā, jā. Cūgaļs? Jā, cūgaļs, jā, karbonāde klasiskā, ar vārītiem kartupeļiem un tomātu, gurķu, salātiem ar krējumu. Super. Tas ir mans tāds, mans etalons garšs. Tas nav mans mīļākais ēdiens, man nav tāda, bet... Jā. Tev ir kāda recepte arī tā kā uzrakstīta, piemēram, tām irbītēm, ja tu zini no galvas. Man nav... Izcili. Jā. Tagad daudz taisīs irbītes. Jā, sūtiet irbīšu bildes. Jā, droši. laikakapsula@gmail.com. Jā, ir tāds e-pasts. Jā, es uztaisīju. Es biju domājis, ja kāds grib kaut ko atsūtīt. Irbītes bildi, piemēram. Jā, piemēram, irbītes bildi. Tev ir kāda irbītes bildi pašam? Nē. Tev nav nekas, ko man iedot? Nē, labi. Bet, ja tu ierakstīsi internetā irbītes, tev izliks uzreiz irbīti. Irbīte nebija kaut kāds putns arī? Jā, tas ir putns. Par to improvizāciju. Mums ir labi, ir ļoti labi, ka ir kur atgriezties. Bet, bet mūsu sarunas vienmēr ir tādas bijušas, ka viņas ir, tāpēc mēs arī sēdējām tās stundas, kur nāca tehniskie čaļi, viņi teica, ne, tagad toči viss beidzot. Mēs bijām pēdējie. Mēs bijām pēdējie, jā. Izslēd, čaļi visi, vai jūs paši aizslēdzat studiju, angāru ciet, vai viss beidzās. Cik ilgi un kur tieši tu improvizēji? Es improvizēju Karaliskajā improvizācijas teātrī kopā ar Jānis Kutels bija varas klausītājs, Rupais Andris, Arsta Rulsmirus un Ģirds runātājs. Pagaidām, viens tiešām bija klausītājs, un otrs bija tie ir īsti uzvārdi? Nē, un es biju Arvis dejotājs. Vienkārši, tur, es nezinu, kaut kā bija, mums trijiem bija iedoti tie... Tev draugiem vai es, starp citu, joprojām ir Arvis dejotājs rakstīts? Jā? Jā. Tas jau bija aktīvi, man kā Arvis dejotājs. Es nezinu, vai man atceries kā dejotājs, bet... jo es dejoju tautas dejās tajā laikā ļoti aktīvi. Tāpēc. Pie Puškina? Pie Puškina, Jāņa Purviņa. Mēs viņu satikām dejos zvaigznes. Es biju tik priecīgs, ka Puškins tur bija. Tāpēc, kā, redziet, viņš ir... Mēs viņu... Iedomājies, tas tā kā stāstīja par to asociāciju. Manā dzīvē man ļoti daudz cilvēku atnāk, un viņi ir ļoti man svarīgi. Tādi cilvēki, kas man ir svarīgi. Un Jānis Purviņš ir viens no tiem. Un tāpēc dejo ar zvaigzni man bija ļoti forši viņu satikt. Patīkami. Bet par improvizāciju. Izklausās tāda... Baigās zvaigžņu plejāde īstenībā. Jā, viņš jau bija redzēts kopumā tas improvizācijas teātris, ko mēs tur darījām un virzījām ar Jānis Kutelu priekšgalā. Es teikšu, tā bija tāda zvaigžņu komanda ļoti liela. Izrādes vai kaut kādus fragmentus nerādīja arī Rīga TV24 vai TV5 vai kaut kas nebija kaut kādi filmētie. Kaut kur viņi bija uztaisījuši kaut kādu projektiņu, jā. Kaut kas man ir palicis prātā, un Andris Rupais man šķiet, ka bija tā kā hosts, vai ne?
Andris vispār. Man kaut kur žēl, ka Andris nav vairs tajā vadīšanā, nu kā tādā, jo man Andris likās viens no tādiem top vadītājiem. Man ļoti patīk, kā viņš vada, kā viņš runā, viņa tas inteliģentais humors, viņš bija foršs ļoti. Viņš ir vēl foršs, bet kā vadītājs. Viņš ir sporta nodarbojās un nometnēm bērniem. Andris angliski sakot, man šķiet ļoti likeable. Viņš ir ļoti likeable. Jā. Tāpat kā tu. Paldies. Tas ir kompliments. Jā. Bet man ir palicis prātā, ka viņam ir tāds sirsnīgs kaut kāds tā sajūta, kas nāk no viņa ārā. Sveicina Andrim. Un, karaliskais improvizācijas teātris bija tajā laikā, un man šķita, ka tas tāds, tā kā tas arī bija laikam viens no populārākajiem Latvijā, vai ne? Tas arī bija populārākais. Es varētu teikt to, ka karaliskais improvizācijas teātris, jeb Kits, kā mēs viņu saucām, un arī Skutelis, viņi ļoti, ļoti virzīja to improvizācijas būšanu Latvijā, jo pirms tam bija vairāk improvizācijas teātri bijuši. Tur bija tajā Jāņa Sētinē, vai kā viņi sauc. Tur augšā kaut kur, bija improvizācijas teātri bija bijuši. Un vēl bija trupas paralēli, kuras arī taisīja izrādes un spēlēja, bet Kitam sanāca ļoti veiksmīgi pacelt improvizāciju tādā next step, tādā nākamā līmenī. un tādēļ Kits bija tāds sajūta, ka viņš ir tā kā improvizācijas teātris. Un pēc tam jau nāca arī Spiediens, kur bija Breidaks un Sanda Dejus un vēl vairāk 4 brāļi. Un starp citu nāca pie mums arī viņi tie, kas sāka. Viņi vēl Spiedienu nebija sākuši, bet viņi nāca tā kā, mēs gribētu spēlēt improvizāciju. Viņi nāca pie mums, ko laiku spēlēja. Pie lielajiem. Es nezinu, es tā neteicu, bet... es to teicu. Jā, bet viņi nāca, jo redzi, to improvizāciju jau mācīties tev, nav tāda. Tu arī teici, ka es gribu mācīties improvizāciju, bet nav īsti kur, jo tā ir fantastiska maņa, tāda, ko trenēt. Un pēc tam radās, tad jau ir improvizācija, un tad tie formāti ir ļoti daudz dažādi. Jā. Improvizāciju un stand-upu bieži vien vēl, manuprāt, jauc, lai gan tas ir pilnīgi, tas ir 2 dažādas formas, bet tu neesi domājis par stand-upu, jo man liekas, tu esi lielisks arī stāstnieks. Jā, es esmu domājis, bet... Es esmu kaut kāds tur mikroelements darījis, bet man liekas, ka viņš prasa baigot tādu atdevi. Es domāju, ka vairāk viņš ir aizgājis par... es esmu mēģinājis, un es esmu taisījis pasākumiem, tur mini stand-ups, tur atskatus, vai tur tādi. Un tā, kas ieeju elementā, es varu stāstīt no sitiena to stand-up, kaut kādu, kad tu stāstos ieeju. Bet... Man laikam, ja es darītu stand-up, man gribētos tam pieķerties, iziet vēl kaut kādas mācības, tur punchline vairāk būvēt. Un viņš prasa tādu ļoti daudz brīvu, radošu laiku, kur rakstīt, ņemties, un man tas viss patīk. Bet viens no tādiem dzīves mērķiem ir, mans mērķiem ir atvēlēt sev laiku, lai es varu vairāk rakstīt, veidot tieši šādas lietas, jo man ir ļoti, es varu labi rakstīt, bet tam vajag laiku. Un tas tā kā, tas ritms ir tāds, ka tev ir pasākumi, vadīšanas, tur uzņēmums aug vēl kaut kas, tev gribās izremontēt māju, ielikt logu jaunu, aizbraukt ceļojumā un nopirkt jaunu sniegdēlu, un tu dzenies pakaļ šīm vajadzībām. Jā. Es neatceros, kurš to teica, bet man ir ļoti palicis prātā, ka joks nav joks līdz brīdim, kad tu neesi viņu... Tu Skutelis, es tev... Nē, bet kad tu viņu esi izstāstījis kādam. Skutelis to teica? Nē, Skutelis cits kaut ko teica. Man interesē, ko Skutelis teica. Viņam bija labs tāds... bet joks jau ir par ko smējās. Tas ir par to, ka cilvēki kā... tas bija joks. Bet... tas nebija joks, tu nesmējās neviens. Tā doma īstenībā ir ļoti līdzīga. Jā. Tev pietrūkst pašam? Ļoti pietrūkst. Man liekas, jo Kits jau darbojās, bet mūsu tā vecā trupa ļoti ātri pazuda. Mēs tur ātri pašķīdām, jo Skutelis pateica, kā vai viss beidzam. Viņš brieda, mēs tur vairs nevarējām atrast tādu. Mēs kā komūna, kā grupa, mēs nespējam atrast to nākamo soli,
kurā ieiet gan attiecību soli, gan radošumu soli, jo mēs katrs individuāli ļoti uzaugām un darījām savas lietas. Tur daudz dažādu apstākļu, ja, kuros neiedziļināšos, bet nevarējām atrast laikam to next step. Mēs pajukām, pēc tam, protams, bija Kits, bet viņš tur ilgi nebija. Jo, zin, kā Kits, tur bija citi aktieri, Nauris, ja tur bija vēl daži, kas superīgi ir. Tas lielākais man tā improvizācija ir ļoti, ļoti pietrūkusi, jo viņi tiešām stiprina to emocionālo garu un to emocionālo muskuli un tieši to radošo muskuli. Tādu, kā risināt radošas lietas, kā strādāt ar radošām lietām, kā strādāt, kas ir brainstorms, ja, kas ir radīt, kā ieiet telpā, tukšā telpā. Piemēram, skaidrs, ka ir scenārijs, ja, ar kuru es strādāju, bet mēs labi, tas neatiecās uz to Dejoru zvaigzni, ja, tur ir pilnīgi savādāk. Ja. Tur tavs, kas tu esi, skaidrs, ka tas tev nāk līdzi, bet svarīgākais ir tas, kas tur ir teksts, info, nodošana un vispārējais. Bet ejot, piemēram, pasākumā, nezinu, tur kāzas vai notikums, tev ir kaut kāds scenārijs un informācija, bet tu ieej tukšā telpā. Un kā ieiet no tukšuma radīt un veidot sajūtas, asociācijas, stāstus, joks un visu pārējo, ja? Tas ir, tā ir ļoti liela māksla. Un tas man pietrūka šī disciplīna, jo mums bija mēģinājumi 2 reizes nedēļā, mēs spēlējām 1 reizi nedēļā, un tas bija ļoti, ļoti daudz, ļoti liela disciplīna. Atceries savu pirmo izrādi? Nav tā, ka tu dienu es atceros ļoti spilgti, bet viņu atceros vienkārši. Ja? Jā, blāvi, bet atceries. Tā, jā. Es biju ļoti satraukts. Es varbūt tā zinu, kā es iedošu varbūt tādu vēsturisko fonu šeit. Aiziet. Un man patīk publiskās vietās un reizēs par to runāt, bet tātad es esmu cilvēks, kurš ir izslimojis veģetatīvo distoniju. Ļoti spēcīgā stāvoklī, izlīdz no viņas, izķepurojies, iznāc ārā, un man par to patīk runāt, tāpēc, ka es zinu, ka ir cilvēki, kuri saka, pēc tam bāds nebija iedomājies, ka tev ir tāda. Un līdz es par to nesāku publiski runāt, man izrādās draugiem kaut kādiem ir, kuriem un tas iedod daudz jautājumus, es saprotu, kāpēc viņam tur varbūt tās mainās garastāvokļi vai kāpēc tas un tā kā tas ir svarīgi. Bet improvizācijas gadījumā tas ir nozīmīgi dēļ tā, ka šie apstākļi vai šī kaita viņi nāk gan ar emocionālu trauksmi, gan ar fizisku trauksmi. Manā gadījumā tā bija acis, ka apžilb. Zini, ka tiesties gaismā, ja, un tev žilbst acis. Ja, man tas bija ļoti ilgi vēl. Tā ir tā kā viņi sauc par to migrēšļu aklumu vai arī blāzmu, kas nāk migrēnām, ja, ka tev apžilbst viss, bet man tā galvasāpes neatnāk, bet ir tā žilboņa. Un tur nāk līdzi kaut kāds nedrošības satraukums un vispārējais. Un es strādāju bārā, un man ļoti palīdzēja cilvēki kā tādi, jo es ļoti sapratu sevi, ja tur kaut kādas dusmas elements, un es tā kā ar sevi ļoti daudz strādāju. Un tad, kad es sāku spēlēt improvizācijā, man ļoti vienmēr gribējies to skatu, jo es vienmēr skolā vadīju pasākumus, es biju aktīvs, man ļoti patīk, kā teica Brēdeks, un es esmu līdzīgi tipu cilvēks, es esmu introverts, bet man vajag ekstravertumu, lai es sev redzētu, attīstītos. Un es ticu tam, priekš manis ļoti svarīgs tas teiciens ir, ko mēs te radījām Būrzmas saistībā, ka tu vari sēdēt viens mājās un domāt par sevi, ko tu gribi, bet, kad tu izēji pūlī, tad tu patiesībā sevi ieraugi. Jo tev vajag pretī cilvēku, lai tu ieraudzītu sevi. Tā tikai tu sevi īsto, ja ieraugi. Tad, kad tu esi dusmīgs ar sevi, tu to nepamani, bet, kad tu esi dusmīgs ar citiem, ja, vai smieklīgs ar citiem, tu to pamani. Un tad, nonākot tajā improvizācijas teātrī, ja, skaidrs, ka tur bija daudz mēģinājumu un vispārējais, un bija tā pirmā izrāde, un es gāju virsū, un vienkārši es biju tik satraukts. Un kaut kur es biju satraukts par to, ka es esmu satraukts, ja, no skatuves. Un otrs, ka es biju satraukts, ja man sākās, ja tur, piemēram, kaut kādas šīs slēkmes vai tie elementi, ja, un tur bija kaut kāds, kas lika volodolu zem mēles, ja, lai nomierinātu sevi, kaut kāds tāds elements. Es nekad nedzēru, ja, kas atvieglotu, bet
tas bija ļoti, ļoti satraucoši, bet es teiktu, ļoti dziedējošs elements, jo tu sevi piespiedi iziet ārpus komforta, un tas tev īsumā attīsta kā cilvēku. Saka jau, ja tu gribi tikt no bailēm vaļā, tad tev ir jāiet iekšā tajās bailēs, vai ne? Tieši tā, jā. Jā, tev nav īsti variantu. Ja tev ir bail no skatuves, un tev ir bail no cilvēkiem, tad tev ir jāiet cilvēkos, un tev ir jāiet iespējams uz skatuves. Nu, jā, Ja tu gribi to darīt. Ja tu gribi, ir cilvēki, kuriem tas nav vajadzīgs. Un, piemēram, man tik daudz pašsaprotams lietas, ja kā tur novadīt kaut kādu tikšanos, ja, vai sanāksmi, vai sapulci, vai vēl, kas ir teiksim, tā uzņēmēja pusē. Man daudz kas liekas ļoti viegli, jo tas ir tāds vieglākā formāta, ko es darītu uz skatuves. Ja, tas tā kā pirms notikuma tu uztaisi brīfu. Ja, tas ir apmēram tāda līmeņa, to sapulci. Bet cilvēkiem dažiem, kuriem, piemēram, jānovada maza prezentācija, tur 10, 20 cilvēkiem, ja, un jānovada sapulce par virzību un tādu, viņiem tas ļoti liels satraukums. Un tā, jo redz, tā publiskā runa, kā tāda, ir tie pētījumi, ka cilvēkam ir bail no publiskās runas vairāk kā no nāves. Tāpēc, ka nāvi mēs satiksim, tas ir fakts, jā. Neizbēgami, bet tas, kā tevi līdz tai nāvei redzēs, ir publiskā runa, viens no tādiem. Ja? Jo tas, kā mēs sevi redzam, kā caur sabiedrību, kā mūs redz vai kā domā, kā mūs redz, tas ir ļoti, ļoti aktuāli un nozīmīgi. Un tāpēc tā publiskā runa ir tā sajūta vai asociācija, ka es tādā vienā mirklī varu visu sačakrēt, ko par mani domās. Un improvizācija ir arī tas, ka tevi trenē, un tev vienā mirklī, tu īsumā, mēs ar Nauru Brīkmanu tikko par to runājam, ka improvizācija ir tas, ka tu iemācies patstāvīgi būt diskomforta zonā, ārpus sava ierastā stāvokļa, un tu šo stāvokli pieredini sevi, un tas īsumā tev ļoti viegli pēc tam jebkurā situācijā. Tu spēj tikt ārā, tev mazinās tur dabīgās pretreakcijas, ja, kaut kādas aizsarga reakcijas un mehānismi. Tev nav bail, ka tu jutīsies neērti, jo tu esi tā kā atklājies. Līdzīgi jau bija pēc Dejora zvaigznes. Dejora zvaigzne bija tāds pēc improvizācijas viens no lielākiem, tādiem wow, jo tur man bija arī liels satraukums. Jā, es tev gribēju tieši vaicāt, vai tev šobrīd ir vispār tagad bijis kāds notikums, kur tev ir satraukums bijis, bet kur tu saki Dejora zvaigzniem? Jā, Dejora zvaigzne, vai ir kaut kādi atbildīgi notikumi, vai ir kaut kādi, piemēram, tu organizē, vadi pasākumu, kur organizatori iedod, tu nevari īsti saprast to vadlīniju message, ja, kur nav tik precīzi nodots, vai tu nesot, vai kāda būs tā publika, jo tas viss ir ļoti mainīgs, tu nekad nav viens, tāds, ja. Un viņš var iedot, ka tu nezini, uz ko gatavoties, bet improvizācija trenē un arī pieredze trenē, ja tev būt gatavam vai būt atvērtam un zināt metodas, kā tikt galā ar visu kaut ko, bet tas var iedot satraukumu kaut kādu, ja, vai, piemēram, man satraukumu vada tur, kur man ir jālasa. Ja, man satraukumu rada, ja es neesmu gatavs. Piemēram, tāpēc es ļoti daudz gatavojos. Ja es pārlasu tekstus, apmēram, kad es tikai vadlīnijas, ja, kaut kādas, ko es no tevis mācījos, jo es no tevis ļoti daudz mācījos, kaut kādus elementus. Man patīk strādāt komandā un pārējie, jo es varēju aizņemties kaut kādus mazus knifus. Ja. Piemēram, es redzēju to, ka ir kaut kādi mirkļi, kā tu lasi. Ja, un man liekas, šis ir forši, ja, vai ka tas īstenībā ir ok lasīt. Ja? Labi, tur nebija ok lasīt. Ja? Mums visu laiku ausiņā teica, beidziet lorēt lapiņās. Pirmajā raidījumā, ja? Ilzi, tas bija super. jā, bet ir tāda kaut kāda knifi, ja? Bet te pašā laikā pēc tā Dejora zvaigzni es sajūtu, pēc tam ejot uz jebkuru pasākumu, es esmu pārvarējis lielāku kaut kādu izaicinājumu, man ir daudz vieglāk iet atpakaļ, kaut kādos, tā kā iet citas lietas darīt. Un man liekas, tāpēc ļoti svarīgi sevi plest. Ja. Ir cilvēki, kuriem ir grūti to izdarīt, ir cilvēki, kas to dara vieglāk, vai, piemēram, tas, kas man ir pašsaprotami, viņiem tas ir īsumā tie small steps, ja, kas viņiem ir tā kā liekas, oh my God, tas ir tik daudz no manis prasīts. Mēs nevaram tāpēc salīdzināt, katram ir ļoti individuāli un katrs ir jāizprot. Tev ir kaut kas no Dejora zvaigznes, kas tev ir ļoti palicis prātā? Es teiktu, es vispār esmu pateicīgs visiem, kas iesaistītie Dejora zvaigzni par to, ka man izvēlēs vienu no vadītājiem. Ja, un
tā visa pieredze ir unikāla un tie apstākļi un viss, kas tur notika, bija fenomenāls. Citu fenomenāls Ilzais veiciens. Viņa man teica, Arvi, fenomenāli. Pēc kaut kāda otrā vai kur raidījums teica, ko es saku, tā es lietoju? Viņa saka, Pēc dejām tu teici, vai ne? Tas bija fenomenāli. Jā. Tāds. Un tā pieredze bija ļoti, ļoti superīga un paši attīstoša, ja, un tā komanda un tie cilvēki un draudzīgums. Un es biju ļoti priecīgs ar tevi strādāt kopā, jo es biju tavs fans vienmēr bijis. Un vērojot, teiksim, kā kurš vada pāris raidījumos vai vietās, kuras tev bija redzējis, es tevi vienmēr ļoti redzēju, kā es tevi redzu vēl joprojām, kā tādu nākotnes Latvijas top vadītāju. Un es zinu to, ka tu būsi... Šis arī sākumā, tā kā... Jā, jo es zinu, un es pat zinu, pat var nešaubīties par to, jo, ja es zinu, tā tas ir. Ka tu būsi viens no top, nu, ja vienīgais tu neaiziesi kukurūzu audzēšanu. Ar narkotikām, ja tu neaiziesi, vai arī kukurūzu un sivēnu audzēšanā, piemēram, teiks, man tā vadīšana vairs nepatīk. Nu, tā. Ne, kaut ko pie dabas. Jā, bet ja tu turpināsi šo darīt, es ticu, un es zinu, ka tu būsi 4 līdz 5 gadu laikā, tu būsi viens no top. Nu, tu jau esi īstenībā, nu, top. Tu esi elitē iekšā, nu tādā, bet tu būsi top un vienkārši tu būsi viens no vadošajiem. Paldies. Tu esi īstenībā, bet tu būsi... Paldies, Ārvi. Es pat nezinu, ko teikt šajā brīdī. Saki, ok. Ok, jā, redzēsim. Nē, paldies tiešām, es ļoti novērtēju. Jā. Nu tā, un tas tajā Dejo ar zvaigzni, tas man ļoti arī patika, jā, visa. Un es laikam varētu teikt, ka tas iegūms ir tiešām tie cilvēki, tās attiecības, kas, nu, kur mēs ar tevi draudzējamies. Jā. Nu, šis nav fake. Mārtiņ, čau, kā tev iet? Jā, tur... Mārtiņš tiešām bija manā dzimšanas dienā. Jā, tas ir izdomāts stāsts. Par kāzām es tev gribēju pavaicāt. Tu joprojām vadi kāzas. Tas ir tev viena no galvenajām lietām, ko tu vadi. Jā. jā. Tev patīk to darīt? Jā. Jā. Kāzas vadu, un man patīk kāzas vadīt. Jo tā ir viena lieta, ko es nevadu. Man ir pāris reizes uzrakstīts un vaicāts, un man tiešām katru reizi ir tāda sajūta, ka es ārkārtīgi novērtēju to, ka tie cilvēki, tas pāris no visiem cilvēkiem, ne, kurus viņi varētu uzrunāt, viņi ir uzrunājuši, piemēram, mani vai vienu no cilvēkiem, kas varētu vadīt. Piemēram, darba kolēģi Pēteri. Jā. Nu Pēters netika. Nākamais rindā. Mārtiņš. Jā. Nu vai, piemēram, tevi un mani pieņemsim. Nu, pagaidi, neievelc mani arī. Labi, šis ir mans tikai. Un es to ārkārtīgi novērtēju, bet es šobrīd kāzas nevadu. Varbūt paies kādi, nezinu, vairāki gadi un tā. Un vienas pat bija, ka tu man zvanīji, tu man teici, Mārtiņ, es tev pilnīgi visu izstāstīšu. Un arī es redzu, ka tu varētu to labi darīt. Bet es saprotu to tavu elementu, jo kāzas ir, es sāku vadīt diezgan netīšām. Man kaut kā tā sakrita. Vadītājs neatbrauca? Apmēram, jā. Nē, es sāku savējiem pāris vadīt. Kā vedējs, un tur vēl kaut ko vienam draugam uz barteri es novadīju. Jo es zināju, ka es kādreiz precēšos, man vajadzēs kulināros pakalpojumus. Tu arī izmantoji to? Jā. Super. Tu man menedžeri zvana, prasa, Arvi, kur viens kāds, tu gribi novadīt? Jo es kitā bija spēlējošie aktieri un arī tie, kas var vadīt. Un es biju tas, kurš var arī vadīt, tā kā hostot, jo tās bija, divas, tur ir savu specifika. Un es vadīju tās kāzas un tā lēnām aizgāju. Un tā, ļoti daudz vadu kāzas, man ļoti patīk. Kas ir kaut kas trakākais, kas ir noticis? Šis ir ļoti populārs jautājums. Es zinu, un es, neskatoties to, es tomēr gribēju tev pavaicāt, jo es nezinu. Zini, kā, ja tu dzīvo Bojevikā, tad viss normalizējās tev. Tā. Jā. Bet man pašam, zini, kā, no tādas stāstniecības trakākais ir, ka un tad to līga un nozaga sieviete, tāda latgalieta, un viņa gājas nesās caur durvīm un durvis iznes. Stikli izsit. Pagaid īstenībā? Nopietni. Labi, stikli neizsit, bet viņa tā nesās, ka likās, ka tur durvis izgāžās. Ja? Un, tā kā, šie ir stāsti. Ja, tādi. Man arī bijis, kur mūziķis, zināms mūziķis,
viņš atbrauc uz 15 minūtēm, bet viņš nebeidz dziedāt. Viņš nodzied 1:50. Viņš neredz manas zīmes, ka tā kā viss. Viņš neredz, ka 1:50. 1:30. Nu, labi, stundu, vairāk kā stundu. Jā. Un 15 minūšu vietā. Jā, un viņš prasa, viņš tās tur joks pa starpēju, viņš tad dzied un nodzied. Viņš saka, vai gribat vēl kādu dziesmu? Un tur no tiem 61 iekļauts, jā, viņš aiziet un sāk. Un pa to laiku visi ir izklīduši, pa to laiku ir līga un nozagta, pa to laiku ir Trauki ēdienas atzis. Jā. Tāds, zin kā ir tie notikumi ir, ja? Protams, man tur kolēģi stāstījuši, ka tur ir fights par to, ka tas bijušais ir kāzās un viņi ir dejojusi un tur kaut kas nav. Tie notikumi ir visādi. Manā gadījumā es varu teikt to, ka man katru gadu paliek pāri, kas ir, jo es pats ļoti daudz strādāju ar sevi. Man paliek ļoti foršāki pāri. Man viss ir forši. Ja? Tas, ko es... Un īsumā kāzas ir ļoti liela laika kapsula, jo tu satiec cilvēks apkārt, kas tev iedod kaut kādu impulsu. Un katrs tajā laikā ir ļoti svarīgs bijis cilvēks. Un ja šobrīd liekas, tas, kas šobrīd ir aktuālākais, bet tas, ko es katrā mirklī saticu, tas priekš manis ir bijis visaktuālākais mirklis. Tāpēc tie cilvēki tur ir. Jā, un redzi, es vadu gan mičošanas, gan arī ceremonijas, un es to saucu par emocionālo runu, ka tur arī to māki tu virzīt, tu gan es, ja, tā es domāju, tu. Un viņš iedod tev, tātad kāzas, caur kāzu to vadīšanu, viņš tev palīdz saprast tā mirkļa vērtības ar ļoti daudz, un tāpēc man kāzas ļoti svarīgas. Vai tu esi vadījis kādam pārim, visticamāk, ka nē, bet kādam no pāra divreiz kāzas? Nē. Man ir bijis, kur pāris, izšķirās arī, un tā ir, bet man atkārtot nav bijis. Man ir bijis, ka tur redzējuši kāzās un tā aicina tā, bet... Kā tu uzzini, ka viņi ir izšķīrušies? Viņi tev neraksta? Viņi man uzraksta. Bet, ja tu esi pirmais. Jā, es esmu pirmais. Viņi saka, vai var dabūt atpakaļ naudu, mēs izšķirāmies, kaut kas tur nebija pareizi. Parunājam par tavu brāli. Ok. Kuru? Trešo brāli? Kurš nav tavs brālis. Ok. Inters. Kā tur ir? Reiz par visām reizēm. Jūs, radinieki ar Interu busuli, neesat. Mēs neesam radinieki, jā. Bet cilvēki mēdz jūs jaukt. Tā es saprotu. Es nezinu, vai jaukt. Tāds nav man starp citu ir bijuši jaunieši, ka man liekas, ka viņi ieraug man tur kaut kur Burzmā, ja, vai Āgenskalna tirgu. Un es nezinu, vai tā kā dejo ar zvaigzni bijuši, vai arī man ir bijuši, kas saka, ka liekas, ka sajauc arī Interu. Vai arī viņi domāja, ka Inters vadīja dejo ar zvaigzni, tad ir abas lietas kopā. Tad ir abas, jā. Tas ir viss arī potenciāli. Tev ir bijis tā, ka jūs tiešām sajauc? Jā, man ir bijis. Tas ir šis ir vislabākais stāsts. Ja? Mēs ar Interu arī par šo ļoti aktīvi smējāmies. Un, tad, kad tiešām sajauc, ja? Jo ir bijis, ka sajauc tā, bet tas bija, kad es vadīju bēres, ja? Sabiedrībā zināmai dāmai, dāma bija aizgājis, un es vadīju bēres. Un es izsaucu cilvēkus, stāstīt stāstus, atmiņas, jo es ticu, ka mums par aizgājēju jārunā labas lietas un jāatcerās labas lietas, un tas mums arī rada siltumu sevī. Mēs tā kā uzburbuļojam to labo, ja, un tas paliek maigs un patīkams, nevis rūgtenes atmiņas. Un nāca dažādi cilvēki, stāstīja stāstus, un tad es izsaucu dāmu, kas ir viņas šuvēja bijusi, ja, un viņa sāk latviski un pāriet uz krievu valodu. Un tā skatuvīte ir maza, viņa ir tādas pusskatuves pakāpiena, es esmu blakus stāvu, jo ir cilvēkam uz skatuves, baidās no skatuves, ja? Un tādēļ es jūtu, kā cilvēks jūtās, un es pēc viņa tā drošības aizēju tuvāk vai tālāk, lai viņam ir atbalsts sajūta. Un es viņai stāvu diezgan tuvu, tāds metrs, ja? Un viņi runā, un viņi saka, jā, ka es šo dāmu, mēs bijām ļoti labi pazīstams un daudz zināju, jo viņi bija viņai šuvēja, viņi daudz ko šuva un viņi daudz ko stāstījis, un viņi jau redz cilvēkus, par ko viņi bija tikai stāstos dzirdējis. Un tad viņi tā pagriežās uz mani un saka, un
Viņa saka, un arī par jums viņa bija stāstījusi, un es domāju, nē, lūdzu, nē. Nu, tā kā nē, tur, nu, tā ir vissaudabīgākā vieta, ja, bērns, kur tu vari kaut ko tādu, nu, sevi nostādīt tādā. Un es arī nevaru viņai rādīt, jo cilvēki lasa ķermeņa valodu vairāk nekā valodu, un es nevarēju viņai rādīt tā kā, nē, tā kā, nu, Jā, stop, jā. Un es vienkārši māju ar galvu saku, jā, paldies. Un es domāju, nu, beigsies tur. Un viņi vēl kaut ko pasaka, un viņi pagriežās atkal uz mani, un viņi saka, man bija liels gods, kad jūs man pienācāt pats Inters klāt, un jums ir vislabākā balss. Un es saprotu, nu, es nevaru izglābt to situāciju, es varu tikai just smile and wave, ja, tā kā. Paldies, jā. Nu, es pieņemšu to interviju vietā, jā, bet paldies jums. Un tad es skatos uz zāli, jā, nu, pavēru skatienu, un tur cilvēki tā kā, jā, es ar tevi neatpazinu, jā, vai tāds, vai rāda tādu, nu, Arvi, nu, kruķies tagad, jā, no situācijas ārā. Un tad bija ļoti daudz nāca klāt un teica, Inter, paldies, ka tu novadīji pasākumu. Nu, bet tas bija, viņi jau bija jokojās, jo tur liela daļa bija man draugi vai paziņas vai zinām cilvēku, un nu, tādi, kas zina man, viņi to nejauc. Bet tāda pirmā asociācija ir ļoti. Nē, es domāju, traki tādā vietā kā bēres, tas ir, nu jā. Un tam man bija, es vadīju pasākumu, kur bija Igauniem, nu, tā kā kompānija, Latvijā kompānija, nu, starptautiska kompānija, bet viņiem Latvijā notika tas Igauņu partneru pasākums. Un es vadīju angliski un miksētā valodā, un tur pienāca viens igauns. Viņš tas tik līdzīgs. Saku, nu, kam tad es varētu būt? Viņš sāk vilkt tās bildes ārā kaut kādu igauņu komiķim, es esot līdzīgs. Nu, tā kā es esmu cilvēks, zinu, tāds, viņš visiem līdzīgs ir. Tas, kurš ir Ārvis? Nu, tas, kas visiem līdzīgs ir. Kurš visiem? Jā. Par skatuvisko bailu publisko runu. Jā, ko tie tiek cilvēkam. Jā, mēs daudz aizplūstam, bet tā ir mūsu kā pāra specifika. Mēs mākam aizplūst. Jā, mēs esam tā kā plūdonis. Jā, bet mēs kopā aizplūstam. Tā ir labā lieta. Jā. Ļaujamies plūdumam. Mēs esam kā divi plūžoņi. Divi plūži. Plūži. Jā. Redzi, es ļoti bieži arī pasākumos vai kāzās vai notikumos man prasa, nu, ko tur publiskai runai, ko un kā darīt, vai bieži dzirdu frāzi. Nu, jā, bet tev tas sanāk tik naturāli. Tev tas sanāk tik dabīgi, man jau tas tā nevar būt. Un es atbildu vienmēr to, ka tās pilnīgi visas ir trenējums lietas, balss, prāts, maņas, sarunas vešana, un ir ļoti daudz cilvēku, nu, ne daudz, bet es zinu, kuriem ir grūti ar to gājus, viņi tiešām ļoti labi, viņi brīvāk runā, brīvāk, jo tie ir tādi mikrokompleksi vai satraukumi vai elementi, ka mēs par kaut ko mikro līmenī satraucamies, un tev grūti runāt. Publiskai runai ir tas, ka pirmām kārtām ir jāatcerās, ka elpošana ir viena no svarīgākajām lietām, un tad, kad saka skatuves drudzis, lampu drudzis, tad ir jāatcerās, ka ir veids, metodas, kā tu aizies līdz tai runāšanai. Ja, piemēram, kur es mierīgi sēžu, klausos, kā tu runā, nu, piemēram, tur lekcijā, ja kaut kur, un pēkšņi man pasaka, Ārvi, nāc priekšā uzstāties. Arī man sāk darboties sirds ātrāk, man elpa palielinās, un tur ir jāsaprot fizioloģija, jo cilvēku fizioloģija ir sekojoša. Publiskā runa vai nākšana priekšā visiem, ka visi uz mani skatās, viņš ir satraucošs mirklis, ja? Viņš rada man impulsu nervos un sāk darboties prāts ļoti intensīvi. Un prāts apēd vislielāko skābekļa daudzumu, kādu var apēst, ja? Un nu, no ķermenī, kam vajadzīgs ir, un viņš iztērē pirmām kārtām visu smadzenēs esošo skābekli, un tad viņš sāk sūkt ārā no ķermeņa skābekli un pātrinās asinsrite. Un kas notiek, ka pātrinās asinsrite, sāk daudzīties sirds, sāk pātrināties elpa, mums gribās sākt elpot daudz aktīvāk, bet sirds pukst un sirds prasa, bet to, ko mēs sākam darīt, nevis izelpojamies, bet mēs sākam šo bloķēt, mēs nevaram pateikt, vai nu arī mums beidzās elpa, un mēs sākam apjukt, un mēs to nevis tulkojam kā fizisku parādību,
bet mēs to sākam redzēt kā emocionālu notikumu, un ka man emocionāli kaut kas nav kārtībā, bet tas ir fizisks notikums, tāpēc kā sportisti iesildās pirms uzstāšanās, tev ir jāatbūna tas asinsrites ritms ļoti augsts, ja tāpēc, piemēram, pirms izrādes, ja tur improvizācijas teātrī vai iekšanas uz skatuves, izskrien pa trepēm, dabūna balsi, pat dabūna to pilno elpu, ja, ka tev ir dobums pilns un ka tas tev ir jāiesildās. Tev ir jāiesilda šis cikls, ja, šī sadaļa tāda. Un ļoti daudz par to, arī uz skatuves daudz par to nedomā. Ja. Labi, dziedātāji, aktieri noteikti viņi to dara, viņiem iespējams ir metodas, bet ļoti daudz improvizatori vai arī tie, kas vienkārši uzstājās, viņiem nav šādas. Viņi to nedara. Nākamais sagatavojies, ja, vai nu arī zini, ja neesi sagatavojies, tad māki improvizēt un dzīt cauri kaut kādu bullshitu, ja, ļoti pārliecinoši, ja, vai izklaides elementus, aizpildīt šo laiku, ja. Un varbūt tās vēl viens elements ledlauži. Sāc savu sarunu vai uzstāšanos ar, man prieks jūs redzēt. Tā kā uztaisi to, tā kā pamatu, ja uztaisi, fundamentu uztaisi kaut kādu. Vai arī vēl var ar sevi iepazīstināt. Arī, ar sevi iepazīstināt, jā, tur pateikt, prieks jūs redzēt. Viss banālākais prieks, ka šādā ļoti sliktā laikā atnācāt līdz šejienai. Komplimenti iedot. Jā. Iedot kaut kādu elementu. Ir pasākumi, kur tev ir, piemēram, mums kā vadītājiem, ja tād, dāmas un kungi, prieks redzēt visus šeit šodien, šajā dienā, tik skaistā dejo ar zvaigzni vai kaut kas tam līdzīgs. Mums nav laika, tā kā tev uzreiz jābūt tajā lielajā ritmikā, lielajā balsī, lielajā, tā kā man bija tāds prieks jūs satikt, ko es tev ir jābūt tādam, ja, jaudīgam ļoti. Jo tur ir 3, 2, 1, mēs sākam un viss. Jā, un mēs sākam, un tev jābūt gatavam. Mēs nevaram tur aizbreikus. Ja? Piemēram, vadot pasākumu, tev ir aizbreiks, tu uznāc to apskaidrot, tu pasaki, mēs esam šodien tur un tā, un tas tur ir vajadzīgs. Bet ir reizes vai prezentācijas vai mirkļi, kur tev jāšauj. Un tur tev vajag sagatavoties, un tev vajag sevi. Bet vissvarīgākais izdzīt ritmiku. Es atceros Deju ar zvaigzni, man šķiet, ka pirms iziešanas tu kaut ko dari, tu mēdzi vai nu skriet uz vietas, vai vēl kaut kādā veidā sevi sagatavot. Un tā ir viena lieta, ko es atkal no tevis mācījos, jo man ir tā, ka pasākumos es vislabāk jūtos tad, kad tas pirmais ir pārgājis. Un tad, kad ir vai ne tā otrā lieta. Jā, tu esi elpa pārlūzus ir. Jā, un es tagad atkal pēdējā laikā cenšos to, ka kaut kādā veidā es sevi mēģinu uzbūstot pirms pasākuma, lai tad, kad es izēju, lai tad jau es esmu tajā mindsetā. Jo paiet tas pirmais, kad ir tā atklāšana, un tu tāds kā visu notiek, un pēc tam uz nākamo izgājienu tāds, wow, hei, tu esi tādā elementā, un tev ir, zini, tā kā tu esi apdulbījies bišķiņ, bet tas ir tas, ka tev pilns ķermenis ir ar skābekli, un tas ir ķermenim vajadzīgs, un tev ir jāpanāk tas, lai tu tāds, būtu. Jā. Un tāpēc ir, šie elementi, ja es braucu uz kādu pasākumu mašīnā, es ļoti jautri pavadu laiku, kas tur tā es, vai nu, visāds viens taisa vai dziedu līdzi, jo tas man šos te mutes muskuļus. Man ir viens video, ko es tev gribēju parādīt. Parādi. Video. Šis man atgādina to, ko tu stāstīji par to, ka tev ir ļoti interesanti ar sevi. Tur man šķiet, ka mēs ar tevi varbūt kaut kādā veidā atšķiramies arī pasākumos. Jo man ir tā, ka pirms pasākuma es esmu tāds tā kā ritīgi savā galvā, tāds iekšā. Un viena no smieklīgākajām lietām, kas man šķita Dejo ar zvaigzni, bija reizēm vērot tavas vienkārši random lietas, ko tu dari. Un man likās ļoti smieklīgi un kaut kādā veidā arī tā jauki. Un viens no smieklīgākajiem video, es nezinu, kāpēc, man šķiet, ir bijis šis te. Tev ir jāuzspiež space. Tā, ko tu sāks raidījums? Vai tu esi gatavs sagatavot? Indra, vai tev arī par to ir prieks? Hei! Popsā!
Jā, šis ir labs. Jā, šis ir labs. Jā. Man liekas, tik forši un smieklīgi. Jā, varbūt, zin kā, tas ir viens no tiem mehānismiem, ka tu mēģini sevi, tu tūlītās izies uz skatuves, un tur būs jābliež. Un tā kā sevi nostādīt, tajā ielikt kaut kādā maksimuma elementā, kāds tur varētu būt. Kad tu runā plašāk, lielāk, un tu šauj ārā kaut kādu hype, ja? Tev jābliež ir. Un tad tu pirms tam sevi jau ieliec tajā. Līdzīgi, ko saka, tas pirmais, pēc tam, kad tu iznāk, otrajā reizē ir jau labs. Ja? Tā pirmā elpa ir pārauta. Jā, tāpēc tu to pirmo uztaisi pirms tam kaut vai aizkadrā, un tad tu ej iekšā kadrā. Jā, tāds. Katrs jau var atrod savus elementus. Un, piemēram, ļoti svarīgi laikam saprast sevi, saprast savus vājos un stipros punktus. Ja taisi tādu lekcijas, tā kā teica uzstāšanās, ja kādam ieteikums, tev ir jāatzīstās, jāpastāst, ko es daru labi, ko man vajag uzlabot. Mēs kādreiz improvizācijas tos izrādes treniņus vai izrādes filmējām un tad skatījāmies. Un tad tie pirmie materiāli bija vienkārši pašam priekš sevis briesmīgi, jo tu redzi tā kā, ak, Dievs, es teicu kaut ko citu. Es izskatos savādāk, kā es sevi redzu, ja? Un viņš ir, tev jāatrod ir savs elements, jo, kā es minēju, piemēram, man lasīšana ir man viņš ir grūts, dēļ kaut kādiem maniem fiziskiem, ko es neesmu sapratis. Ja? Man viņš ir grūts, es atradu, kā gatavoties. Es arī klausījos savus ierakstus, un tas nebija patīkami. Rādio, kad es sāku strādāt, radio tev, tad es klausījos to, kā es izklausījos, un man šķita bāc. Es tā izklausos, un tad ar katru reizi tu kļūsti aizvien labāks. Tā kā man liekas, ka tas ir izcils ieteikums. Vajag klausīties un skatīties sevi. Tajā mācību procesā, lai uzlabotu. Jā, viņš ir sāpīgs posms sākumā. Vismaz noteikti. Ļoti, jo mums nepatīk sev kritizēt un vēl dzirdēt citu. Mēs ļoti personiski lietas uztveram. Un tad, bet aiziet līdz tam mirklim, kad tu esi tik fleksibls, ka to var dzirdēt. Man bija viens uzdevums, es iedevu draugam. Viņam bija tāda, mēs ar viņu izrunājāmies, un viņš saka, tā kā man nesmējās par maniem jokiem. Un ko izdarīt, kā tos joks padarīt labākus. Un viņam bija tāds darbs arī, kurš ir ar publisko saistīts, jā, ar prezentēšanu un stāstīšanu un tādu darbību. Ja. Un es viņam saku, bet ja tev liekas, ka nesmējās, tā jau kopumā ir tāda iekšēja kaut kāda sāpe vai problēma. Ja. Tad izdara sekojoši. Tad izstāsta dienā pāris jokus, tev ir sleptais uzdevums. Tev jāizstāsta joki, jo improvizatora uzdevums ir nebaidīties, kļūdīties. Un ka tu vari muļķīgā situācijā būt. Un saka, stāsti jokus, kuri nav smieklīgi. Piemēram, es tev satieku un es saku, šis kraks ir baigi labs. Man arī kleides patīk nesāt. Nav muļķīgs, stulbs, ja, kas tev rada tā kā, what the heck? Kas tas tāds ir? Un es viņam teicu, ka stāstu šos jokus, bet tur ir viss stiprāk, viss izaicinošākais challenge, ja? Izaicinošākais izaicinājums šajā ir tas, ka, ka tu nedrīkst teikt, ka tev ir šāds uzdevums. Tu nedrīkst nevienam atklāt. Un pat nav tā, ka pēc nedēļas tu pasaki, labi, man tur bija īsumā tāds uzdevums, bet ka tev ir tagad, piemēram, 3 mēneši, tu stāsti jokus, kas īsumā nav smieklīgi. Vēro cilvēks, vēro sevi, un tur tu pieradīsi pie tā, ka cilvēks nesmējas, bet es arī varu pateikt nesmieklīgi. Un tad, kad tu sev nevis, tu būsi šo cīņu izcīnījis, tad tu īsumā brīvāk. Tu arī negaidīsi, tev nebūs ekspektācija, bet tu mācies arī vieglāk pateikt lietas un jokus ievirzīt. Jā, jo cilvēki baidās, es arī spriežu pēc sevis, tu baidies no tā nērtuma. Ja nebūs, labi. Jā. Ir bieži vien pasākumos vai kāzās, ja tu satiec, tur runājot par pasākumu, kas tur teiks tostu vai kas tur notiks, ja, un saka, tur rekur Mārtiņu noteikti izsauc, pasaki tostu, viņš ir ballītes dvēsele, viņš runā vienmēr, viņš ir tik aktīvs. Un tu satiec to Mārtiņu, ja viņš kaut kur tur līdz tur tai ceremonijai vai tur kaut kādā tur 4 bariņā, viņš, to savu cilvēku, viņš tur itīgi tur joko un kaut ko pasaka, un saka, Mārtiņ, man pieteica, lai tu pasaki tostu, viņš netaču. Es vispār publiski nepatīk runāt.
Un te, kad viņš aiziet tajā mirklī, viņš vairs nevar to, nevar cilvēks to izdarīt, jo tajā savā komforta zonā viņš ir to attīstījis. Kaut kādu vai formulu vai elementu, bet te, kad viņš ir lielākā, viņš to nevar. Viena no lietām, ko man nepatīk darīt, ir arī teikt tostus. Nu, tā kā dzīvē. Bet varbūt tāpēc, ka tev nesanāk. Tev ir tas uzdevums, kur tev tie 3 mēneši ir tie. Jā? Nē, es nevaru teikt. Bet šis bija smieklīgs. Bet šis bija diezgan smieklīgs, man patika. Jā. Bet man nepatīk to darīt. Un tad, kad man bija kādi 18 gadi, tad man nebija vispār pieredze nekāda nevadīšanā. Varbūt skolas laikā es kaut ko runāju. Man nebija pat doma, ka es kaut ko vadīšu. Man nebija ideja, ka es iešu tagad kaut ko vadīšu. Un man nepatika uzstāties publiski. Un es atceros, manas māmas 50. dzimšanas dienā visi kaut kādus tostus teica. Un tad kaut kas ieminējās, dēlam jau arī jāsaka ir tosts. Un meitai arī. Mums ir māsu. Un tad mēs izdomājam, ka mēs ar māsu kaut ko kopā. Un tas man radīja tik milzīgu stresu, tādu uztraukumu, ka man ir tagad jāceļas un visus tagad jāsaka tosts. Un tas, ko es esmu novērojis, ka tajos brīžos, kad tu jūties nērti, tu sāc ģenerēt jokus, tā kā, lai kaut kā tiktu ārā no tās situācijas. Un tad es teicu, ka es savu māmu pazīstu caur māsu, un tas bija mans kaut kāds joks, un tad tur sasmējās, un tad jau viss bija ok. Bet, tu atceries to tostu? Kur mans daļiņu tu atceries? Es neatceros vairāk. Man liekas, ka tas nebija arī viss, ko es teicu. Tas būtu labs. Sveicināti. Es atceros, es iepazinu savu māti caur māsu. Jā. Apsveicu. 60 gadu jubilejā. 50. Vai es atvainojos 50? Tā ir daļa no tā, ko es saku. Man šķiet, ka tāds arī bija mans tosts. Jā. Varbūt manā māmā atceras labāk. Bet... Kāds būtu, tad iedomājies, tev ir jāpasaka tosts manā 84 gadu jubilejā. Aha, nu? Man tagad jāsaka tosts. Es Arvi pazīstu jau 36 gadus. Man liekas, tā matemātika nebija pareiza pilnīgi. Un mēs ar Arvi novadījām 20 dejo ar zvaigznes sezonas. Nice. Un tas bija dzimšanas diena vai bēres? Dzimšanas diena. Es kaut kā sāku domāt par tā kā bēru to, kā to sauc. Labi. Tas būs nākamais uzdevums. Tas ir nākamais. Un sveiciens dzimšanas dienā. Paldies. Ko tu teiktu manējā? Šis ir vissliktākais. Es skatos, tev tostu teikšana nav uzlabojusies no mammas dzimšanas dienas. Pie tā piestrādāsim, Mārtiņ. Ko tu teiktu manā dzimšanas dienā? Sveicināti klātesošie. Tur jau ir balss klāt. Jā, bet tu arī varēji balss izvēlēties. Bet, es neizdomāju. Labi, pamēģini vēlreiz ar balss. Tā. Tas tev palīdzēs. Ok, labi. Sveicināti, draugi! Man ir ārkārtīgi liels prieks jūs... Kāpēc man ir akcents? Tas ir pa krievu kļuvis. Kāpēc man 80 gados ir akcents? Labi. Sveicināti, draugi! Man ir liels prieks redzēt jūs. Man joprojām ir akcents. Bet labs. Labi. Sveicināti, draugi! Liels prieks ir visus redzēt, ka jūs atsaucāties uz manu pārsteigumu ballītes aicinājumu. Iespējams, vienam no labākajiem draugiem, kādi man ir bijuši. Tas ir Arvis. Draugi viņu sauc arī par runas vīru. Arvis, runas vīrs Zemans. Kopumā es vēlos teikt, ka Arvis ir baigais, kā saka, zirgs. Un lai viņam veselība un vispār, lai tā burzma augumā. Daudz laimes dzimšanas. Ja tev liekas, jau ka bērniem tu varēja pieminēt, tā kā man jau sen ir liekas, ka viņš ir nomiris, bet kārtējā dzimšanas diena tiek svinēta. Tas ir labāk. Tas ir labs, jā. Tu izklausies pēc Marata no Bermuda 2 biceps, triceps. Biceps, triceps. Jā. Tā manā dzimšanas dienā. Cik gadu? 91. 91 gadu jubilejā. Jā. Labdien, dārgie klātsošie.
man ir liels prieks, ka es esmu izdzīvojis līdz Mārtiņa 91. dzimšanas dienai. Mārtiņš ir vienmēr bijis ļoti jauks cilvēks. Pat tajos mirkļos, kad ir bijis jautri un kad ir bijis arī mierīgi. Es novēlu, lai viņam augums spēja noturēt to muguru kaulu arī nākamos 5 gadus. Pacelsim šo Mārtiņu mīļāko dzērienu, zemeņu pinakolādu un atcerēsimies labākos mirkļus kopā video. Beigās ir tā kā lūdzu. Beigās ir video, jā. Lūdzu video Jā. un aiziet montāžu. Jā, un tur ir tie 20 dejoru zvaigzni. Kadri visādi. Jā. Oi. Redzi, cik forši, jā? Nu, rēcīgi. Cik tā improvizācija iedod. Viņi dziedinoši ir. Viņi palīdz. Ir. Vispār jau smiekli ir dziedinoši. Jā. Jo vadot ceremonijas, ļoti bieži redz un arī kāzās to, ka cilvēkiem tur ir ļoti viegla platforma jokiem. Veidot jokus, virzīt jokus, jo cilvēkiem ir ļoti daudz emocijas sakrājušās un bieži viņi nelaiž tā ārā. Nu, vai viņas nav tik lielas, lai raudātu, ja, bet viņas ir sakrājās. Un tāpēc ir laba bāze jokiem, laba bāze veidot. Tā kā stand-upiem būtu kaut kāds ja tu aizēji stand-upu uz kāzu emociju, tad tur viegli, tu vari visu laiku jokot un viss ir ēks. Kā tu domā uz kāzu emociju? Kāzās, tu esi laimīgs par tiem cilvēkiem, tu esi priecīgs par to dienu, tu jūties... Tas notikums ir skaists un viss ir tik forši un tu ļoti personiski to redzi un tu esi viens no uzaicinātajiem viesiem un svarīgiem. Tur ir ļoti daudz visādi pozitīvi apstākļi, kas tev rada laimīgi un tad daudzi tās kāzas redz, jo tas ir vissvarīgākais dzīves notikums. Nu, tādā ziņā, ka varbūt kāds nav tas notikums svarīgākais, bet atrast savu dzīves partneri un to, ko mēs mīlēsim mūžu, tā ir mūsu katra iekšējā vēlme. Uz ko mēs gribam aiziet. Jā. Paldies. Šis ir labs. Vai ne? Es piekrītu. Jā. Būtu smieklīgi, ja kāzās kāds izdomātu, ka mēs gribam kāzu raustu vai kāzu cepienu. Un tas tad būtu rēcīgi. Līgavu un līgavaini rīktīgi noraust to. Tas būtu rītīgi labi. Jā. Un tas dzīvē notiek. Kāzās arī. Jā. Tad, kad precās Briti, amīšiem arī šis ir elements. Tomēr izcelsme ir. Bet, redz, viņu kultūra ir ļoti daudz uz raustošanu. Un visi, tātad, piemēram, Britiem nav daudz tādu tradīciju. Ja tur ir ballīte, ceremonija, šampanietis, ēd, dzer, priecājas. Tur nav tā kā vadītāji. Bet viņiem ir obligātās lietas. Viens ir tur paša runa, vecāku runa, tēva runa un tā best man, tā kā vedēja, labākā drauga runa, liecinieka runa. Un šī liecinieka runa, viņi jau ir paudzēs, tas stils nodots, ja, un tā ir liela tradīcija, un viņi tiek veidot kā raustošana. Viņi tiek, tur visu laiku vēl kā ārā, ka es jau līgavaini atceros no tā bordeļa toreiz, kur mēs satikāmies. Es nebiju, redzot viņa dejas mākslas, es nebiju iedomājies, ka viņš satiks meiteni, kas grib ar viņu pavadīt vairāk kā 2 stundas. Tad viņi veido šādā veidā, un plus viņi liek iekšā faktus, ja, un skaidrs, ka viņi izceļ pēc tam to labāko, ja, bet viņi tā kā tur ir ļoti liela raustošana, un Briti ļoti labi māk, un viņiem tas ir tradīcija iekšā. Viņi vispār, un tāpēc viņi vieglāk uztver, tādu kritiku, viņi vieglāk uztver tādu kaut ko, ko tev par tevi pasaka, un viņi nav tādi snowflake, ja, kaut kādos mirkļos. Kas ir trešā lieta, ko tu liktu laika kapsulā? Vīns. Vīni, jā. Tā, recepte bija, fotografija bija. Es varētu ielikt kaut ko, kas fermentējās. Tie ir eksperimentāli. Ok. Jā.
Es varētu ielikt tā kā desu, kūpinātu briežu desu, akal ēdienas, bet vairāk no tāda nevis lai recepti, bet pastītos, ka viņi atver, ja tur pēc 100 gadiem vai kaut kad vēl viņi atver, viņi skatās, bļāc, redzot, kā desas toreiz taisīja. Tu redzi? Jā. Ot? Lūk, kā vajag. Jā, neizmanto tur būtu noteikti jau būs izdomāts tur P kaut kāda jauna, ja, vēl kaut kas. Jā. Ot redzi? Ot viņiem nevajag desā bāzt šito P. Redz, viņi vienkārši brieži desu nokūpināja. Tev garšo asins desa? Jā, gan nē. Tas ļoti specifisks ēdiens. Man vispār garšo, tad, kad ir labi pagatavots, man garšo, jā. Es esmu ļoti daudz variantus. Jo te, kad tu cilvēkam paprasi, vai tev garšo asins desa, es esmu kaut kāds 20 variantus garšojis. Pusi negaršīgi, pusi garšīgi. Un plus vēl kā pagatavots. Tikai gatavots es garšojis. Bet, Vai tu vēlies šīs sarunas noslēgumā kaut ko vai nu pateikt, vai iereklamēt, vai nodot kādu vēstījumu? Dāmas un kungi, zvaniet 2644 0676. Vai tas ir tavs numurs? Jā. Domā, tad man kāda nelīža zvanīs un teiks, kaut ko pārdos gribēs. Sveicināt, šeit zvan no Svetbankas. Mums vajadzētu, lai jūs autorizējat Smart ID. Mēs tikko aizsūtījām kods 2222. Es tiešām domāju, ka tev kāds piezvanīs. Lai piezvana. Es nelikšu pīkstuli virsū, jā? Atstāšu. Neliec, es pateikšu vēlreiz. Uzzvaniet man 2644 0676 un izstāstiet kādu pilnīgi nesmieklīgu joku vai mēģiniet mani izzāzēt. Jā. Bet es varu pateikt, Mārtiņ, lielu paldies, ka tu man uzaicināji. Man bija ļoti interesanti. Šīs mūsu sarunas ir vienmēr, viņas aiziet mums šajā mirklī un šajā laika kapsulā ļoti svarīgas. Man būs interesanti, ko teiks cilvēki, ja? Par to, ko mēs esam runājuši, un gan jau kaut kas norizonēs, bet man liels prieks, un es tevi apsveicu. Es ar tevi lepojos, ka tu esi uztaisījis to savu podcastu. Beidzot. Es visu laiku dzirdu, ka tu sūti mikrofonus, lampas, tu esi labas lietas pasūtījis, bet tu neesi kamerām, kur iPhone, Macintosh, tu neesi pasūtījis lādētāju. Jā, man ir MacBook lādētāji. MacBook lādētājs ir, jā, lampai un arī fotoaparātam, kur tā kā es novēlu, ka tev ar laiku arī uzrodās sponsori, un tad varēs nopirkt arī to. Es ceru, sponsori. Jā. Dodiet ziņu. Ārvi, milzīgs paldies, ka tu biji šeit un esi šeit. Piedod, man viens jautājums tev pirms tu beidz. Tu meklē sponsors, jā? Es īsumā gribētu tevi, piemēram, tu man pasaki, cik ir tā dalības maksa, lai tu pateiktu, mani atbalsta tas un tas, es to varētu samaksāt. Un tad tu varētu kaut kāds raidījums teikt, tas bija Mārtiņš Spūrs, un atcerieties, mūs atbalsta Ārvis Zēmanis. Šis interesanti. Jā, šis būtu baigi labi. Es vienmēr domāju, cik tas būtu jautri, kad, tā kā tu pasaki, cilvēks iedod cilvēkam, bet pasaki, ka es tevi atbalstu. Jā, kad Ārvis mani atbalsta. Jā. Jūs tikko redzējāt, kā notika bizness. Jā. Šis ir tipiskais biznes. Ja kāds domāja, kā notiek biznes, šī idejas ir tas. Ko rāda, ka raksta how to business, tad šis ir tas fragments, ko rāda. Jā. Ja tā vēl nav Lamborghini līdz 20 gadiem, tad tev ir kaut kas jāmaina. Tad tev ir jānoskatās šis video. Jā. Bet Ārvi, vēlreiz milzīgs paldies, ka tu esi šeit. Mums sanāca patiesībā ļoti gara saruna. Sievai teica, ka es būšu mājās pēc pusotras stundas. Ināra, es ļoti atvainojos. Jā. Bet tu esi lielisks sarunu biedrs, un man ir prieks, ka mēs satikāmies Dejoru zvaigzni. To jau es esmu teicis, bet tagad es to iekapsulēju, vai ne? Es to tagad pasaku tā, lai visi dzird, un tiešām vajag forši. Tiekamies Burzmā. Jā. Un tagad aiziet džingls. Laika kapsulā.